Ekspedīciju piedāvā gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotnē, agrofirma Tērvete, IF apdrošināšana un interneta lielveikals Nuko LV. Iepriekšējā sērijā mēs iegriezāmies Ļeņina vārdā nosauktajā kolhozā, kur uzzinājām neticamus faktus par banāniem un saēdāmies dažādus augļus. Mēs remontējām mašīnas riteni, izmirkām Lietuvu un iepazināmies ar Amoriljos profesiju. Šodien mēs parunāsim par Kubas revolūciju un tās simboliem. Un domāju, sapratīsim daudz jauna par šo brīnišķīgo valsti. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Che Guevara – galvenais Kubas revolūcijas simbols. Viņa attēls Kubā ir visur – uz sienām, plakātiem, uz banknotēm, uz apģērba. Vispār jāsāk ar to, ka Kubā daudzu reklāmas stabu vietā ir dažādi revolucionāri uzraksti, lai atgādinātu visiem par to, cik tad viņiem tas ir svarīgi. Ja? Hasta la victoria siempre. Tas nozīmē līdz uzvarai vienmēr. Man liekas, ka man vairāk uzreiz sāk sveicināties vieglāk cilvēkiem, kad viņi redz šo te zīmīti. Protams, man lika aizdomāties, ka īstenībā, kas ir Che Guevara īstenībā. Saka jau, ka viņš nevarēja ciest netaisnību un ka viņš gribēja, lai visa Latīņa Amerika, lai viņi būtu brīvi un tad viņš tās revolūcijas uztaisīja. Ernesto Che Guevara dzimis 1926. gada 14. jūnijā Argentīnas pilsētā Rosario, arhitekta un aristokrātes ģimenē. Ernesto ieguva lielisku izglītību. Jaunības gados aizrāvās ar Sartra filosofiju, kuru lasīja oriģināla valodā, franciski. Viņa vecāki, dedzīgi Perona režīma pretinieki Argentīnā, izaudzināja viņā jebkuras diktatūras neatzīšanu, bet galvenais – līdzcietību pret trūkumcietējiem. Laikam tāpēc Che izvēlējās ārsta profesiju. Starp citu iesauku Che Ernesto Guevara ieguva Kubā, lai izceltu viņa argentīnieša izcelsmi. Argentīnā populārais izsauksmes vārds Che nozīmē klau, no vārda escuche, paklausies. Tas ir mūsu Che Guevara. Pieminekli un šo kompleksu uzbūvēja, kad bija Santa Klaras kaujas 30 gadu jubileja. Pieminekli atklāja 1988. gada 28. decembrī. Tur pa labi ir viņa atvada vēstuli. Viņš atstāja šo vēstuli Fidelam Castro. Fidel, es tagad daudz ko atceros. Gan par to, kā mēs iepazināmies Marijas Antonijas mājā, un kā tu man piedāvāji iet kopā ar jums, kā stāstīji par grūtībām. 1955. gada jūnija beigās Mehiko pilsētas slimnīcā pie dežūrārsta Ernesto Guevaras uz konsultāciju ieradās 2 kubieši. Viņi stāstīja Che par to, kas notiek viņu dzimtenē, par prezidenta Batistas militāro diktatūru, par pāris 100 drosmīgajiem brāļu Castro vadībā, kuri mēģināja gāzt režīmu, par šī pirmā mēģinājuma pilnīgu izgāšanos. Izdzīvojušie un no cietumiem atbrīvotie revolucionāri sapulcējās Mehiko, lai sagatavotu vēl pārdrošāku uzbrukumu Kubas valdībai. Bet tikai viņu rindās trūka ārsta.
Pēc pāris dienām Ernesto Guevara iepazinās ar Fidelu Castro un kļuva par slepenās organizācijas M26 pilntiesīgu locekli. Atceros, kad reiz mums jautāja, kam pavēstīt par mūsu nāvi un cik reāli ir mūsu bojāja. Tad tas bija pašsaprotami, ka pēc revolūcijas tu vari būt tikai uzvarētājs. Vai arī mironis. Ceļā uz uzvaru gāja bojā daudz mūsu biedri. 1956. gada 25. novembrī vienība no 82 cilvēkiem uzkāpa uz slavenās jahtas Granma. Tikai iedomājieties, 82 cilvēki ar ieročiem un ekipējumu uz jahtas, kas paredzēta 8–12 cilvēkiem. Pie Kubas krastiem uz viņiem atklāja uguni. Vairāk kā puse revolucionāru gāja bojā vai tika sagūstīti. Pārējie noslēpās kalnos. Če jau vispār bija dakteris pēc profesijas. Un tas, kā viņš nonāca līdz šim te praktiski kara vadoņa amatam, bija tikai pateicoties viņa šausmīgākai vēlmei apkarot netaisnību. Un tas ir tāds cilvēka aicinājums, kam laikam pretoties nav iespējams ar veselo saprātu. Es nodzīvoju brīnišķīgu laiku, un kad tu biji blakus, izjūtu lepnumu par piederību tavai tautai. Kauja par Santa Klaru kļuva izšķirošā dumpinieku uzvara. Tolaik Che Guevaras vienībai bija pievienojušies vietējie iedzīvotāji. Galvenais kaujas uzdevums bija pārtvert bruņu vilcienu, ko sūtīja Batista, lai papildinātu ieroču krājumus. Šodien šis bruņu vilciens stāv pilsētas centrā, kā to notikumu piemiņa. 12 stundas vēlāk, pēc Santa Klaras ieņemšanas, Batista aizbēga no Kubas, un Fidela Castro karaspēks guva pilnīgu uzvaru. Atskatoties uz nodzīvotajiem gadiem, es domāju, ka revolūcijas uzvaras nostiprināšanā esmu darbojies godprātīgi un pašaizliecīgi. Pēc uzvaras revolūcijā Ernesto Che Guevara tika pasludināts par Kubas pilsoni un iecelts vairākos augstos jaunās valdības amatos. Sākās represijas pret politiskiem pretiniekiem. Ar nāvi tika sodīti vairāk kā 8000 cilvēku, daudzi bez tiesas un izmeklēšanas. Nāves sodu izpildi vadīja personīgi komandante Che Guevara. Es domāju, kas tas ir, vai viņš tiešām ir tik liels taisnības cīnītājs. Protams, revolūcijas vārdā un galina cilvēks. Man radās ļoti daudz pārdomas, ko es noteikti palasīšos vairāk par viņu tagad. Un tomēr Che sapņoja ne par politisko karjeru, bet par pasaules revolūciju. Un tāpēc viņš nolēma atteikties no visiem posteņiem Kubā un doties palīgā citu valstu revolucionāriem. Kā profesionāls revolucionārs, ja? Tāda profesija, interesanti. Citas pasaules valstis neatlaidīgi aicina palīgā manus pieticīgos spēkus. Es varu izdarīt to, ko tev neļauj tava atbildība pret Kubu. Un tāpēc ir pienācis mūsu šķiršanās brīdis. Zini, ka tā rīkojoties izjūtu gan prieku, gan sāpes. Viņa mērķis laikam bija visu Latvijas Amerikas principā atbrīvošana. Un tādi mērķi ir, kuram tādi mērķi vēl ir tagad? Un tas jau nav tik sen. Ernesto Che Guevara nokļuva gūstā Bolīvijā. Viņu nogalināja 1967. gada 9. oktobrī, 39 gadu vecumā. Gribētu vēl daudz ko pateikt tev un mūsu tautai, bet jūtu, ka tas nav vajadzīgs. Vārdi nespēj izteikt to, ko gribu novēlēt. Tāpēc nav vērts aprakstīt tukšas lapas. Līdz uzvarai! Vienmēr! Dzimtene vai nāve! Apskauju tevi ar revolucionāru deksmi. Che! Comandante Che Guevara. Viva Che! Par to, vai revolūcija deva kubiešiem gaidīto brīvību, strīdās vēl šodien. Vieniem Fidels un Che ir varoņi, citiem nodevēji. Pēc revolūcijas, īpaši pirmajos gados, aktīvi darbojās kontrrevolūcijas kustība.
Šeit, Santo Tomasa alās, slēpās partizāni, kontrrevolucionāri, bijušie Batistas armijas karavīri. Oficiālā vara līdz šim viņus sauc nekā citādi, kā par bandītiem. Mēs to laiku saucam cīņa ar banditismu. Šī cīņa ir saistīta ar vienu mūsu varoni, Leonardo Rodriguesu Malagonu. Viņš bija parasts zemnieks, kurš labi pārzināja šīs salas. Fidels viņam uzdeva izveidot vienību cīņai ar kontrrevolucionāru bandām. Vienība sastāvēja no 12 cilvēkiem. 18 dienas šajā salās notika kaujas. Jā, this is the Jack, jā. Nu, revolucionāri. Jā. Te viņi dzīvo, jā. Skaista ala, bezgala skaista ala. Jā. Tur taču notika kaujas vēl pie tam. Beigās malagonieši uzvarēja. No šīs vienības vēlāk izveidoja pirmo tautas miliciju. Es tik lielā salās nebiju bijis. Baigās halles un tie stalaktīti. Tur ir tāda, man liekas, tāda baigi senā vēsture tām alām. Cik vecas ir šīs salas? Šie kalni ir 100 miljonus gadus veci. Bet alas ir 6 miljonus gadus vecas. 6 miljonus? Starp citu, šī ir lielākā alu sistēma Latīņamerikā. Pazemes galerijas stiepas 46 km garumā. 46 km? Bet iedomājies, kā tur labirinti ir. Tur apmaldīties droši vien 1, 2, 3 un tu esi patā. Militārie džeki jau ir izstaigājuši visu, protams, to alu, bet viņi ne. Viņš nav nekad bijis visā alā. Wow! Ej, tu no! Šitos ir baigāks alas. Te ir vairāk kā 50 alas, 8 līmeņos. Zemākajā līmenī atrodas pazemes kanāls Tomas Peņate. Augstāk skaista ala, zāle. Labais, ne? Posties, kas tur pat telpa ir ārprāt. Šeit 19. gadsimtā vietējie zemnieki svētkos rīkoja dejas, bet vēl pirms tam šajās alās dzīvoja indiāņi, tā kā šīs sienas glabā daudzas noslēpumus. Normāli, te jau tāda mājas, tādi dizaina elementi veidojās. Te varētu būt trepas, kas iet augšā. Neticām vienkārši. Pirmo reizi šitādā salā. Pasties virs galvas. Bet pasties tā ritīgi uz augšu. Vienā brīdī paliek bail, ne? Batman! Runā, ka ne tikai alas, bet arī Karību jūras ūdeņi glabā 20. gadsimta notikumu atmiņas. Un ienirstot dziļāk, var atrast tam pierādījumus. Tad nu mēs pārbaudīsim pēc reklāmas. Ekspedīciju atbalsta gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotnē, agrofirma Tērvetē, IF apdrošināšana un interneta lielveikals Nuko LV. Skatieties, te notika ļoti svarīga kauja uzvarai. Runa ir par 1961. gada aprīļa notikumiem. Te Cūku līcī notika ASV gatavota kara operācija ar mērķi gāzt Fidela Castro valdību. No 1500 Kubas emigrantiem, kuri bija noskaņoti pret jauno valdību, tika izveidota grupa ar nosaukumu Brigāde 2506. Gatavoja to Nikaragvā. Turpat arī tika nokomplektēti 5 bruņoti un 2 jūras kājnieku kuģi. Operācijas priekšvakarā 1961. gada 15. aprīlī 8 bumbvedēji Douglas A-26 uzbruka 3 lidostām ar mērķi iznīcināt Kubas armijas aviāciju. Tomēr Kubas izlūkdienests paguva pabrīdināt valdību, un lidlaukos tika novietotas tikai bojātas lidmašīnas un maketi.
ASV par to nebija informēta un bija pārliecināta, ka pretinieka aviācija ir iznīcināta. 17. aprīļa pusnaktī sākās desantnieku izsēdināšanas operācija Cūku līcī, bet jau no rīta Kubas gaisa spēki uzbruka piekrastei un nogremdēja Amerikas kuģus. Šis ir viens no visskaistākajiem mūsu valsts līčiem. Te ir apbrīnojami koraļu rifi un var redzēt dažādas skaistas zivis, bet vēl te, Hirona pludmalē, notika dramatiski notikumi. Ja mums paveiksies un redzamība būs laba, jūs varēsiet redzēt nogremdētos amerikāņu kuģus. Te ir 10 metru dziļš, tālāk jau ir 100, 300, 500 metru. Šeit nav haizivju. Es esmu haizivs. Noskriešanās, bērni, noskriešanās. Tāds jūtas, kā lidota, ne? Nekad nebija iepriekš to darījis. Šitādus koraļus un zivis daudz. Es vienkārši tu peldi akvārijā, jo tur peldi visas iespējamās zivis, kas tur redzēts. Nu, tur pat vienā brīdī bija tāds milzenis viens, jā. Bet nu, tās zivs tā lielās jau gudrāks, viņas jau bailīgāks, viņas tur pa dziļumu iet. Bet fantastiski sajūta, ir tik dzirdrā ūdenī, es nebiju nekad zem ūdens tā skatījies. Un kā tu sākumā tur tie pāris metri, vai ne, kad tu jau redzi, wow! Un tad, kad tu iepeldi tādā, kur jau vajadzētu 12, 15 metri, tur vēl var redzēt. Nu, tu tāds jau, ka tu lido vienkārši, tik superīgi, tik superīgi. Tie koraļi super smuki, un tur brīžiem man bija tā, ka man bail viņam pieskarties, liekas, bāc, vai nu viņš man tur iekodīs, vai es atkal kaut ko nesabojāju, zinu kā tomēr. Bet nē, es tur pielaidu pirkstu pāris tur koraļiem. Tādi glumi. Zīves galīgi nekautrīgas bija. Tā, ka peldi tev 10 centi no rokas, bet kā tu tā mēģini aizsniegt, viņi nevar aizsniegt to zivi. Viņas reiz tā papeldi uz to, bet viņas tik zinkārīgas, tik zinkārīgas. Tā kā baigi forši. Un vēl atcerieties, snurkelēt ar bārdu un ūsām. Jādzen nost. Nekam nedara. Viss tev tu pilns nās. Tas sāls jau nav tā, ka nekož arī. Jā. Mācaties no manis. Nu, visi šie upuri bija ne tikai, lai aplūkotu zivis un koraļus. Mūsu galvenais mērķis – nogremdētie amerikāņu kuģi. Bet, ja godīgi, mēs paši līdz galam neticējām šī pasākuma veiksmei. Kad pēkšņi... Amerikā, en Cuba, bom, evoluciono, bastante. Viņš tomēr tāds scary izstās, viņš zem ūdeni, tāds klusumā, un tā dā. 114 cilvēki no brigādes 2506 gāja bojā, 1202 saņemti gūstā, un 62. gada aprīlī viņus tiesāja. Tā paša gada decembrī viņi tika apmainīti ASV pret medikamentiem, pārtiku un $53 miljoniem. Katrā ziņā kubieši ir drosmīgi, un viņi pastāvēs pa sevīm vienmēr, un tas arī šodien redzams. 1962. gada ASV ekonomiskās sankcijas pret Kubu izvērtās par pilnīgu embargo. Patiesībā blokāde izrādījās ne tikai ekonomiska. Kubā līdz šim nav pieejamas mūsdienu pasaules strauji attīstošās tehnoloģijas. Piemēram, te gandrīz nav interneta. Ir ļoti dīvaini atvērt telefonu un
ieslēgt to Wi-Fi un tu skatīties to sarakstu. Nu, tad šeit ir tad vienkārši tāds tukšums. Visur. Lai tu kur iet. Es ik pa brīdim, tad citu tā tīri paši intereses pēc ieslēdzu, paskatos, vai šajā vietā, vai es kaut kur, tiešām nevienam nav rūteris, tāpēc, ka nav arī internetu, kam rūteris. Tomēr internets uz salas sāk parādīties. Lielajās pilsētās atveras interneta kafejnīcas. Atceraties, arī pie mums nesen tās bija ļoti populāras. Vēl kubieši var nopirkt padārgu kartiņu un uz laiku pieslēgties pilsētas Wi-Fi-am, dažos parkos un viesnīcās. Bet kam tas ir pārāk dārgi, uzņēmīgi līdzpilsoņi pārdod tā saucamās nedēļas pakas. Iepriekšējās nedēļas mīļāko interneta lapušu rakstu sakopojumus. Kopumā, nestoties uz visu, Kuba ir super. Kuba, protams, nebeidz pārsteigt. Piemēram, brauc pa šoseju un pēkšņi ieraugi. Lūk šādu neparastu ainu. Ko dara šie cilvēki? Mums bija īsta mīkla. Tā mēs žāvējam rīsus. Rīsiem jāžūst 2 dienas. Tas ir diezgan ērts žāvēšanas veids. Pēc tam, lūk tā, mēs savācam tos un saberam maisos. Vēlāk brauc traktors, savāc šos maisus un aizved rīsus uz kombinātu, kur tos attīra no pelavām. Jā, viņi vēl ir apolciņos. Jūs tur tālāk redzēsiet mūsu rīsu plantācijas. Kubā masveidā audzēt rīsus sāka pēc Fidela Castro norādījuma. Viņš pasludināja rēķināšanos ar saviem spēkiem, ka valsts vairs neimportēs rīsus. Klimats šeit ir rīsiem tiešām piemērots, bet tikai uz salas ieplānoto plantāciju daudzumam pietrūka ūdens. Tā kā rīsi Kubā aug, bet tomēr valdība iepirktos tā arī nepārstāja. Bet vai putni neēd šos rīsus? Jā. Un govis arī. Visu laiku jāuzman no govīm un putniem. Nu tā. Mēs ātri palīdzēsim savākt. Ko saslaukat kārtīgi visu ielu, lūdzu, ja? Mums vēl ir 4 kilometri, ko slaucīt. Mārtiņ, šķūrē čupā. Man patīk šitās darbs kādu dienu vienu. Zini, tāda sajūta, tikā, kad sniegu roka, ne arī, vāpsta līdzīgi. Es jau redzu pie tā darba arī, ka netik. Vai viņi iet atpūsties? Mēs visu savāksim. Mums tur 4 kilometri, tagad priekš tur viss kārtībā. Go home. Ejiet mājās. Es pastrādāju. Strādājiet, neslinkojiet. Aiziet. Slauki, neslinko. Mūzējies gids tās arī gatavs mēsties cīņā. Viņš, man liekas, savu mūžu neko tādu nav darījis. Viņš visam iet cauri līdz ar mums, ja. Es labi daru visu, ja? Es pietiekam ātri daru visu. Strādā ātrāk. Saule vēl ir augstu. Jums vēl daudz jāsavāc. Es domāju, ka tikai karstums ir vienīgais viņa ienaidnieks. Tā izturība pret karstumu, es domāju, arī bišķiņ savādāk nekā mums. Mēs tur ģīpstam ātrāk. Tajā saulītē. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Jā, 4 kilometri nav nekāda joka lieta. Bet ar tādiem tempiem jūtu, ka darbs ievilksies līdz tumsai. Bet mūsējie tas ir noderīgi. Tāpēc atstāsim viņus strādāt un satiksimies jau nākamajā sērijā. Entre frijoles, papa y ají en la bodega se baila así. Entre frijoles, papa y ají. Toma chocolate.
que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, IF apdrošināšana, lielveikals Nuko LV. Paldies, Latvija Tūrs! Paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate.